Šodien ir par dienu. Latvijas dzimšanas diena. Šodien ir Latvijas dzimšanas diena. Kāds tev sajūtas ar šajā dienā? Ļoti patīkams, viss ir gaismīgs, karogi, viss daudz cilvēku, viss tie ir šausmīgi forši sajūta, patriotiskā sajūta. Lielisks. Ļoti pozitīvs un patriotisks. Ļoti patīkams, tiešām superīgas emocijas, jo prieks par mūsu Latviju un visi cilvēki ir tādi pozitīvi, tādēļ arī pat esmu pozitīvi uzlādēta. Tik patīkams, man tiks prieks, kad arī pilsēta ir padomājusi par šo dienu. Un man ir tāda tik patriotiska sajūta. Kā tev patīk jaunā Talsu promenāde? Vēl neesmu izstaigājusi, es neesmu bijusi Talsā 2 mēnešus, un šodien nepaspēšu, un ceru, ka paspēšu nākamreiz. Viņi īstenībā ļoti skaisti sākumā man tā kā apgrūtināja piekļūt kaut kādās noteiktās vietās, tieši remonta darbu laikā, bet īstenībā kopumā ļoti skaisti īstenībā ir. Ļoti superīgi. Paldies īstenībā, ka tāda ir, jo ir vismaz kur laiku pavadīt tagad. Skaisti. Tāda nav redzēta ilgi, es nezinu, kur tādu varētu redzēt vēl. Jā, viņa ļoti skaista. Kaut kas jauns Talsos, kaut kas interesantāks, kaut kas tāds, kas vēl nav. Manuprāt, talsniekiem ir, kur tagad pastaigāt, vasarās būs ļoti skaisti. Ļoti labi. Šodien apgājām apkārt. Pirms tam piedalījos Talsas Tautas teātra sastāvā radošās sēdes atklāšanā. Un vispār varu pateikt, ka Talsi kļūst ar vien skaistāki. Par to ir prieks. Varbūt kāds novēlējums Latvijai dzimšanas dienā? Latvijai cilvēkiem novēlu būt stipriem, novēlu daudz pacietības un daudz labu sajūtu, lai darītu lielus darbus. Turēties stipri pie Dieva un ticēt, ka mēs to varam. Izturību grūtos brīžos un lai katru dienu būtu kā šī, kad ir tik pozitīvi cilvēki apkārt un viss ir tik krāšņs un patīkams. Lai vēl daudz šādu dzimšanas dienu būtu, ko svinēt. Un, jā, lai Latvija vienmēr ir un paliek, lai ir kur atgriezties un būt vienmēr. Lai mūsu Latvija kļūst ar vien stiprāka un ar vien veselāka. Lielas paldies jums! Lūdzu!